Jūsuprāt, kas ir labietis? Labietis. Tas ir tas, kurš dara labu. Labietis. Labietis. Nu, es arī pašu. Labietis. Es domāju, cilvēks. Labs cilvēks. Kaut kas noteikti labs. Manuprāt, labietis varētu būt kaut kas saistīts ar alu. Tieši tā. Labietis ir alus darītava jeb darbnīca, kura piedāvā pašbrūvētu alu. Nobaudīt to gan uz vietas, gan līdz ņemšanai uz mājām. Vai tu pats lieto alu? Tieši labieti. Tieši labietis nelietoju, bet es zinu, ka viņš ir arstība Brīvāna ielā. Tas ir ar dažādām garšiņām un nelietoju tāpēc, ka man mājās neļauj lietot. Labietis atvērties ir pavisam nesen un ir vienīgais šāda veida uzņēmums Latvijā. Kā tad īsti šī ideja radās? Mēs gribējām taisīt alu, un skaidrs bija tas, ka, lai uztaisītu lielu ražotni, kuru varētu nodzīt zemē pašizmaksu, mums naudas nepietiks. Kā rezultātā sākām likt uz papīra, pat cik mēs varētu savu alu tirgot, un sapratām, ka, ja mēs gribam atrasties virs nulles līnijas, tad mums ir nepieciešams tirgot alu turpat, kur mēs viņu ražojam. Un tad visas labākās lietas sākās kā atrod to, kas tev patīk, un pēc tam izdomā, kā ar to nopelnīt naudu. Alus darītava arī ir slavena ar alus sastāvdaļām, no kurām produkts tiek pagatavots. Tās tiek gan iepirktas, gan pašu lasītas un ievāktas. Mums ir pilnīgi normāls sastāvdaļas, vienkārši visiem pārējiem ir garlaicīgas. Tas otrādi rēķina, kad alus ir raudzēta apiņu tēja. Un kāpēc tā nevarētu būt kaut kāda cita tēja, kāpēc tikai apiņa? Vienkārši vēsturiski izveidojies tā, ka pārsvarā izmanto tikai apiņas un citas izēvielas vienkārši neizmanto. Parasti šis nosaukums kaut kādā veidā ir saistīts ar to vīziju, kādam tam alum ir jābūt. Un ļoti bieži nosaukums iekļauj arī sev kaut kādu norādu uz sastāvdaļām vai uz darīšanas procesu. Daudziem cilvēkiem liekas, ka iesals tas ir, ka tie nav graudi, ka tas ir kaut kas šķidrs un lipīgs un tumšs. Īstenībā iesals ir vienkārši iesalēti graudi, iesalēti mieži vai kvieši vai rūdzi. Mēs salīdzinoši nesen pildam vairāk pudu. Pirms tam mēs pildījām, pa 50 pudlēm no katra vārījuma. Tie ir tā tur kolekcijas modeļiem. Tagad mēs esam sākuši vairāk pildīt pudelēs un īsti nevaram saprast joprojām, cik ir jāpilda. Un tāpēc mēs to savu tīklu īpaši ātri neaudzējam. Lai nesanāk tā, kad ir trešdaļai jāsaka, oi, nē, piezved nākošais daļa alus nav. Pirmkārt, mēs esam pirmā tāda veida alus darītāja Latvijā. Un šeit cilvēki nāks uz šejienu uz šito te alu. Tad mums katrs 5. mūsu klients ir ārzemnieks. Uz šejienu šī ir tā kā Rīgas, Valmiermuža tepat aiz stūra vēl. Principā, ja tu Rīgā gribi iedzert kvalitatīvu vietējo alu, tu nāc uz šo kvartālu.